Kā iet, Jāni? Man iet labi, Mārtiņ. Kā tev iet, Mārtiņ? Man arī ļoti labi. Kāpēc tā? Tāpēc. Nu, paskaties, mazie cilvēci mums teikā. Mārtiņ, mēs tagad višķi tā. Tātad mēs šeit turpinam apskatīt Maksimas izliktās preces. Šeit mēs redzam atkal bilžu rāmīšus, fotorāmīšus. Kā teikt, es jums ieteiktu izvēlēties šo te ovālo. Viņš izskatās tāds ļoti ovāls, saprotiet? Un tas viss izsaka. Tad šeit jūs redzat tev Ziemassvētku krūzītes un traukus, vai ne? Tas jums, es domāju par Ziemassvētku atmiņā, kuras jūs esat piedzīvojuši kādreiz. Un man kā reizē dzimšanas dienas Ziemassvētkos, tas liecina par to, ka man ļoti patīk Ziemassvētki, vai tu sapratu? Tātad šeit mēs tālāk redzam, lūk, bērnu paradīzi, jeb rotaļlietas. Nāciet, nekautrējieties. Šeit jūs redzat visāda tipa mašīnas. Un ko reiz man teica Mārtiņš, kuru uzvārdu es, protams, neatklāšu, ka viņam patīk ļoti šīs te pistolītes. Šis te, es tikai neprotu ar viņām rīkoties. Lūk, šīs te ļoti efektīvs noziedznieku aizbaidīšanas ierocis, ar kuru jūs varat izdarīt daudz, ļoti daudz. Piemēram, aizbaidīt šos te, noziedzniekus, kā es teiktu. Tātad šeit jūs redzat, mēs redzam visi, protams, es arī tajā skaitā ezi. Labi, tas nav ezis, tas ir zirneklis, bet es to saucu par ezi. Redziet, tas ir ezis. Ezis, jā. Tagad tas ir zirneklis, daudzpusīga rotaļlieta, kurā maksā Turpināsim tālāk. Šeit jūs redzat ļoti amizantu tīķerīti, kā mēs viņu sauktu par Pumu. Puma firma nav ražojusi, viņu ražojusi firma Smile. Just smile, please. Yes. Tātad turpināsim tālāk. Šeit jūs redzat bērnu putriņas, kurām ir akcija 20% atlaide. Bet ar to mēs neaizrausimies. Tātad galda spēles. Vai jūs tas interesē? Tātad šeit jūs redzat galda spēles, kuras es redzu pirmo reizi. Nu, protams, puzles. Lūk, šādas te puzles. Tieši priekš jūsu zināšanu līmeņu, ar cik kalu viņiem ir. 2,5 atverojas. Tātad šeit man atkal zvana, pagaidiet. Jā?